netranslēsim, bet kurā būs daudz mūzikas un daudz soļu. Jā, tieši tā, deju soļi. Tur, Labrīt. es domāju, dominēs varbūt pat Labrīt, mazliet Karin, mūzika, labrīt, bet Gosti, gan labrīt. viss roku rokā. Tieši tā, Karin. Un Ilze, es ceru, mums ir gatava pastāstīt vairāk. Labrīt, Ilze, Kolēģi, labrīt. arī skatītāji. Šajā rītā pie mums ciemojas tautas deju ansamblis Teiksme un Tieši tā, Ilze. mākslinieckais vadītājs Jānis Ēglis un arī ansambļa prezidents Dinārs Neilens. Labrīt jums! Labrīt, Jūs dejotāji. nolēmuši savu 80. jubilejas sezonu sākt ar vērienīgu koncertu Soļi rakstos. Bet, ja mēs runājam par šo te jubilejas sezonu, tad ar kādām sajūtām jūs to gaidāt? Kāds sajūts? Labam sajūtām, jo mums ir iespēja savu ieskaņas koncertus jubilejas svinēt ar ļoti daudziem draugiem. Tieši tā, Jāni, jā. kolēģiem. Tieši tā. Un šī Svētība reizē dejotāji, tie ir mīlestība. pavisam 23 deju kolektīvi. Laimīgi jauno gadu dejotāji. Vienlaicīgi vien deju dejos 3. Un tad tas ir ļoti liels apjoms priekš šāda veida koncerta. Tieši tā, Līdz jā, ar to šis jā. tikai Svētība draugi. dejotāji. Dinār, kā ir ar tevi? Cik gaidīts ir šis Kāds notikums sajūts, tev Dinār? un Tieši arī tā. pārējiem dejotājiem? Tieši tā, jūs, jā. Jā, ja es runāju pārstāvot 23 kolektīvus, tad es noteikti varu teikt, ka tādu patīkamu satraukumu. Vai ne? Jo Tieši tā. Šis ir lielākajai daļai dejotāju. Jo tā ir mīlestība, un tā ir dzimtenes mīlestība. Un ar kādu vērienu jāsaka, bet ja es runāju kā tautsdeju ansambļa Teiksma, Tieši tā. vai VPDK Teiksma un Deteiksmas pārstāvis, Teiksmas ģimenes pārstāvis, tad jāsaka, ka mums ir tāda neliela atbildība klātnāk, jo tāpat kā bērnībā svētkus jau sarīkos mūsu ģimene, Jānis, VP1, Viesturs, Mārtiņš, bet draugi jau brauks pie mums, līdz ar to mēs kā tādi namatēvi un namamātes nedaudz uztraucamies un ir šī atbildības sajūta, bet noteikti ar lielu prieku gaidām rītdienu. Un kas jums vēl šajā jubilejas gadā iecerēts? Pirmām kārtām saprast, ko mēs gribam rādīt skatītājiem. Un, ja jau tas cipars ir tik liels, 80 gadi, visdrīzāk jau, ka mēs atskatīsimies uz paveikto. Un ņemot vērā, ka šī ansambļa dibinātājs ir BT1 šefs Viesturs Stīle, tad droši vien, kad programmā izskanēs arī kāda no viņa choreogrāfijām. Mērķis ir, uzdevums ir, vajag tikai piepildīt to visu. Tieši tā. Mēs mazliet arī aizkadrā parunājām, jūsu jubileja būs decembrī, un tātad ar šo koncertu jūs tikai sezonu iesākat, bet ko jūs varbūt sev paši novēlētu sezonu uzsākot un arī pēc tam tātad dzimšanas dienā? Mani izturību, veselību, lai mani dejotāji mani klausa, godīgi nāk uz mēģinājumiem, un lai mēs piepildam savus sapņus. Spēsiet izpildīt šīs vēlēšanās? Es ceru, ka... Vai ne tieši tā, jā. Un jāsaka, ka mums arī, ja Jānim izturība, tad Un mēs esam arī svētību noteikti dejotāji. mums Un jāizteno tikamies Jāņa koncertos plāni, šogad. tas vienmēr Jā. cītīgs un ļoti darbietilpīgs Tieši tā. laiks, lai tas viss būtu tā noslīpēts, kā Jānis Lai to mīlestība teica, un nebeidzās šī dejošana nekad, lai nebeidzās, bet lai viss Ko mēs mūžu redzēsim turpinās. šajā Jā. rītā? Tikai Šorīt mēs izpildīsim deju visi ceļi guņiem pilni, un tā būs deja arī, kas tiks izpildīta koncertā rītdien. Nu tad skatāmies. Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi atslēgām. Jas būs ieti visam cauri, ja draudziņa palīdzi. Jas būs ieti guņiem cauri, puši lausti atslēdzi. Sausi koki, zaļi koki, visi grūpa gabalos, pušu plīsas, milšu kalni, akmeņiem dedzojot. Kur man kurvi smogvan zāgļi, ne par mani izpostīt, jūs man deva to zālīti, kur sirsnījā nesavē. Tad šādāvi jūs tu jūzu, aprasāju pozoli, šķiet čūs, kad seva pīja, šrebe, sašķaudīju, soletīju, sakurosi kurdi, silvies māna ļauna diena, šķiet ārāuna. Paldies, lai raica deju solis ne tikai šodien un rīt, bet visa gada.
Visu gadu. Paldies!